Es neesmu bijis pats svētdienas skolas tāds bērnību apmeklētājs, bet šī dziesma es dzirdēju, ka svētdienas skolās dzied un parasti bērniem tad ar kustībām savās rokās varbūt uzreiz tāds, pilnīgi uzreiz prieks. Prieks dziedāt, pilnīgi cits sajūta uzreiz parādās. Paldies par šo dziesmu. Ziniet, kā viesim citā draudzē, ir tāds divējāds sajūts, jo no vienas puses es nāku, jebkurš viesis nāk vidē, kur viņš līdz galam jau nepazīst. Jūs nepazīst tos cilvēkus, kas to draudzi veido. Un tomēr tajā pašā laikā mēs visi esam brāļi, māsas, mēs visi esam kristieši, mēs visi esam Dieva bērni, un tas mūs vieno pāri visam. Tāpēc no vienas puses liekas tāds, ar ko nākt, un otrs puses ir tāds, tik daudz, ko būtu īstenībā mums ko pārdomāt, ko runāt. Bet šajā vakarā es vēlējos vēl mazliet atsaucoties un atceroties to, ko mēs vēl tikko svinējām, mūsu valsts svētkus un visu šo iepriekšējo nedēļu pusotru, arī līdzdalīt kāds pārdomas, kuras man nāca, un man ir liels prieks arī, kad šī raksturvieta, ko mēs lasījām iepriekš, kad mācītājs bija izvēlējies, jo no tās arī daži panti, kurus esmu pārdomājis un ko es vēlējos jums līdzdalīt. Jo vakardien man bija iespēja būt svētku dievkalpojumā Liepājā, un es klausoties mācītāju uzrunu, interesanti, tas nebija gluži tā, kā viņš par to runāja, bet tajā brīdī sēžot, man pēkšņi salikās kaut kā tā viena doma kopā atziņa, ko es nebiju iedomājies pirms tam. Es nezinu, vai jūs varbūt esat iedomājušies par to, bet ka Latvijas svētkiem, kā mēs svinam šodien Latvijas svētkus, ir tāda īpaša paralēle ar Kristus augšām celšanās svētkiem. Jūs esat par tādu lietu tā ievērojuši? Jo, kad mēs svinam lieldienas, mums lielā piekdiena tā ir sāpju diena. Mēs pieminam Kristus krusta nāvi. Tas ir mirklis, kad mēs apceram, kas ir noticis. Tā nav gluži tāda priekpilna diena, tad tomēr diezgan sāpīgs un smags notikums, ko apdomāt. Un tomēr dažas dienas vēlāk šis notikums pārvēršas par vispriecīgāko notikumu, par Kristus augšām celšanos, par svētkiem, ko mēs svinam, par to, ka ir jauna dzīvības durvis ir atvērts mums visiem. Un tā paralēla Latvijas svētkiem ir, ka mums ir 11. novembris, kad īsti tā nav tāda gluži svētku diena, bet tā ir tāda piemiņas diena, ka mēs pieminam cilvēkus, kas karā gāja, kas atdeva savas dzīvības par to, lai Latvijas valsts varētu būt. Un lai arī gadi ir citi, bet turpat dažas dienas vēlāk, nedēļa knapi vēlāk, mums ir 18. novembris, kas ir prieka diena, kur mēs svinam un priecājamies par Latvijas dzimšanas dienu, mēs par Latvijas tādu nodibināšanu, tādu oficiālo. Un man likās ļoti interesanti šīs mazliet paralēlas, kas es tā ievēroju, jo lai nonāktu pie tā prieka momenta, pirms šī prieka momenta ir kāds sāpju brīdis. Ja ir kāds brīdis, kurā ir ļoti nopietna lietai jānotiek, realitātei ir jābūt, kas aizved līdz tam notikumam, pēc tam, kādēļ mēs varam priecāties, kādēļ mēs varam svinēt. Un arī šis Latvijas notikums, Latvijas svētki, lai arī saka tie gadi, protams, mēs zinām, ka ir citi, bet ļoti interesanti, ka šis novembris turpat blakus tam ir, un tas man likās tā diezgan neparasti, ka es par to sāku domāt. Jo īpaši man tas likās neparasti, tāpēc, ka es esmu kristietis, un mana piederība, lai arī pēc nacionalitātes latvietim, tāpēc kā mēs visi šeit esam latvieši, Latvijas tautai piederīgi Latvijas nācijai, tomēr mēs kristietībā izmantojam tādu terminu kā dubultpilsonība, kad mēs sakam, ka mūsu patiesā piederība tā ir debesu valstībā. Mēs esam augšām celti, no jauna dzimuši, lai būtu piederīgi tai mūžīgai valstībai. Tai mūžībai, kas nāks, tad, kad mēs nāksim Dievu priekšā, Dievu godībā, jeb debesu valstībā. Un mēs reizē dzīvojam šajā miesiskajā realitātē, un tajā pašā laikā jau šodien mēs dzīvojam daļai tajā garīgajā realitātē, kas būs, un tomēr tā pilnība vēl reiz nāks. Tādēļ tajā kontekstā par šo līdzību ieraugot, par šo Latvijas svētkiem un par Kristu, es vēlējos pārdomāt vārdus, kurus mēs izmantojam īstenībā kristietībā ļoti regulāri. Un tie ir no Jēzus mācītās lūkšanas, jeb no tēvreizes pirmie vārdi,
Tie 2 panti no Mateja evaņģēlija 6. nodaļas 9. un 10. pants. Mēs viņus lasījām pirms tam arī šeit visi kopā. Klausījāmies, lasījām kopīgi, pārdomājām. Bet tie 2 panti, kur Jēzus tieši saka pēc lūkšanām šīm, kurš viņš runājas, kā nevajadzētu, viņš saka, tāpēc jums būs tā lūgt, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Tavs vārds, tavs prāts, tava valstība. Tā kā šīs 3 realitātes, kuras, es domāju, būtu pelnījušas, lai mēs par viņu katru pārdomātu, un mēs katram varētu veltīt sprediķi, es domāju, pat ne sprediķi, bet pamatīgu dziļu analīzi, un teologu visu caur vēsturē to ir darījuši. Bet savā ziņā šīs 3 realitātes apvieno to Dieva, ja es varētu tā izmantot tādu vārdu, tāda Dieva eksistences kopumu, viņa vārds, viņa prāts, viņa valstība. Un tam klāt varētu teikt, pievienot arī mūs, kas mēs esam daļa. Viņa prāts mums, viņa vārds mums, viņa valstība mums, ja mēs daļa tajā, kurā viņš vēlas, lai mēs dzīvojam, kurā viņš ir paredzējis vislabāko priekš mums, kas ir kopā ar viņa vārdā, viņa prātā un viņa valstībā. Tāpēc es aicinu, ka mēs varam mazliet vienkārši apdomāt to, domājot vēl mūsu Latvijas kontekstu, tikko vēl mūsu Latvijas svētku kontekstu. Jo pirmā no tām lietām ir vārds. Un gan vecajā, gan jaunajā derībā Dieva vārdam ir vismaz 2 izpausmes, vismaz 2 tādas būtiskākas. Ir vēl kādas, bet šīs tās 2, tās, kas lec ārā visvairāk, ja mēs lasām veco derību, jauno derību. Viens Bībelē runā par Dieva vārdu kā Dieva esību. Kad Dieva vārds apzīmē, kad Dieva klātbūtne. Visspilgtāk mēs to redzam jaunajā derībā, kur Jāņa evaņģēlijs iesākas ar vārdiem vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Un tad vārds tapa miesa. Un šī miesa, kas dzīvoja mūsu vidū, ir, ko mēs pazīstam kā Jēzus Kristus. Un tā ir tā viena izpausme, ka Dieva vārds, tas ir tā viņa esība, tā viņa realitāte, kas viņš ir. Un tā otrā izpausme, kas ir diezgan loģiska, tā ir, kad viņa vārds ir, kas kaut ko pasaka, lai kaut kas būtu. Lai būtu tā realitāte, lai kaut kas notiktos, lai kaut kas veidotos. Mēs to visspilgtāk varam redzēt radīšanas stāstā, kur Dievs saka, lai kaut kas top un top viņa izsacītais vārds, ko viņš ir pateicis, tas rada to realitāti, kas viņam ir apkārt. Un es vēlētos jums vienkārši nolasīt dažas raksturvietas, viņas būs no dažādām vietām Bībelē, tā kā, ja jūs vēlaties, jūs varat, protams, piefiksēt, bet lasot cauri, jūs atradīsiet vēl. Šie tikai daži piemēri. Piemēram, viens no tiem ir 2. Mūzes grāmatas 9. nodaļā, 16. pantā. Viņš runā par Izrēlu, Dievs runā par Izrēlu, viņš saka, es esmu tevi patiesi tāpēc taupījis, lai parādītos mans spēks un lai mans vārds tiktu teikts visā zemē. Mans vārds tiktu teikts visā zemē. Mana esība, ka es esmu šeit, lai tā tiktu pateikt visā zemē. Bet arī mans vārds, tas, ko es esmu teicis, mani baušļi, mana mācība, lai tā tiktu pateikta visā zemē. Piemēram, 1. Samuēla grāmatā 3. nodaļā rakstīts, bet Samuēls vēl nepazina to kungu, jo tā kunga vārds vēl nebija viņam atklājies. Tā kā ir kaut kāds mirklis, kad tas vārds kā esība nav cilvēkam pazīstams. Samuēls vēl nepazina kungu, jo kunga vārds vēl nebija viņam atklājies. Jaunajā derībā, protams, kā jau mēs minētais Jāņa evaņģēlija 1. nodaļa, 1. pants, iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Bet tad, piemēram, līdzībā, kurā Jēzus runā par sējēju, kurš sēj sēklu, un es domāju, jūs šo līdzību ļoti labi zināt, kur viņš sēj dažādās vietās un dažādās augsnēs, un vienā to putni paņem, vienā tur ir nezāles, vienā tur ir neaugsts starp akmeņiem, un tad ir viena labā zeme, kur aug. Un tad Jēzus saka, viņš, kad skaidro šo līdzību mācekļiem, kas nesaprot, viņš saka, bet šī ir tā līdzība, tā sēkla ir Dieva vārds. Tātad tas iesētais mūsos, tā vēsts, ko Dievs saka, tas ir tas viņa vārds. Arī atklāsmes grāmatā
Atklāsmes grāmatā viņa vārds atkal mums tiek parādīts par Dieva klātbūtni. Piemēram, Atklāsmes grāmatas 19. nodaļā rakstīts, viņš tērpies drēbēs, kas asins mērktas, un viņu sauc Dieva vārds. Un kā mēs saprotam, šodien runāts par Jēzu, par jēru upuri. Un tad, protams, vēl ir tās pavēles, ja tie norādījumi, ko Dievs saka. Piemēram, atkal vecā derībā Mūzes sacīja Izraēla cilšu galvenajiem, šis ir tas vārds, ko tas kungs ir devis kā pavēli. Tajā pašam Samuēlam, kurš nezināja Dievu kā viņa vārdu, tagad Dievs uz viņu runā un saka, tad tā kunga vārds nāca pār Samuēlu, ka viņš dzirdēja šo vārdu, viņš dzirdēja, ko Dievs viņam teica. Kāpēc es tā pievēršu uzmanību? Arī mums šodien ir dots vārds. Mums šodien ir dots vārds latvieši, jeb Latvija. Tas ir vārds, kurā mēs sevi asociējam kā tādi vienkopus cilvēki zem viena karoga, zem vienas himnas, zem vienas nācijas. Tā reizē šis vārds, tā ir vieta, kur mēs dzīvojam, Latvijas teritorija. Tā ir tā būtība, tā ir tā esība mums kā latviešiem. Un reizē mums kā latviešiem tas izpaužās veidos, kā mēs to latvietību izdzīvojam. Kaut kādas lietas, par kurām mēs pastāvam, kādas vērtības, par kurām mēs pastāvam. Kur mēs neatkarīgi no tā, kas notiek pasaulē un apkārt, kas mums ir iedots, kā mēs to piekopjam. Un tajā pašā laikā mums ir dots vārds Dieva bērns. Dievs devis mums autoritāti saukties par Dieva bērnu. Dievs mums devis autoritāti, kur šis vārds kristietis kā tāds, viņš Bībelē nav gluži tā minēts kā kristietis, bet Kristus sekotājs. Un nereti ir cilvēki, kas speciāli saka, es neesmu kristietis, es sekoju Kristum, jo kristietis tas pat ne līdz galam kā Bībele apraksto, bet es sekoju Kristum. Bet Dievs mums ir devis šo vārdu, kad mēs esam piederīgi viņam, ja mēs sakam, ka mēs ticam. Un tad ir šī cīņa, šis jautājums. Mums ir viens vārds dots, un mums ir dots otrs vārds. Šī realitāte, šī dubulta pilsonība, kā es minēju. Un nesen man gadījās klausīties vienu latvieti, arī kristieti, dedzīgu kristieti, un es redzu, ka viņam Kristus rūp. Un viņš uzdeva to jautājumu, vai es esmu šīs tautas patriots, un ja tā pārdomas, viņam tiecās, ka viņš līdz galam, viņam īsti nav būtiski, vai viņš ir šeit, vai viņš ir kaut kur citur, ka viņam galvenais, viņš domā tikai par to, ka viņš ir Dieva valstībai piederīgs. Un kaut kādā ziņā es saprotu to domu gājienu, jo mūsu skatieram nav jābūt uz šīm zemes lietām kā iznīcīgām lietām, bet mums jākrāj tās mantas, tās domas, jāvirz uz to neiznīcīgo. Un tomēr tajā pašā laikā Dievs mums ir devis šo vietu, kur mēs dzīvojam, šo zemi. Mēs esam lūguši, it īpaši paudzes šeit, kas ir divreiz vecāks par mani, varbūt vēl, kas atcerās laikus, kad šī vieta nebija vieta, kur varējām mēs dzīvot un mūsu mēlē runāt. Es to neatceros. Es biju vēl tik maziņš, kad man tikai pēc atstāstiem. Un tomēr mēs šeit esam. Un tas jautājums ir, vai mēs turam, un tagad tas vārds izklausīties mazliet tā berzīgi, kaut kādā veidā grūti, bet vai mēs turam godā to vārdu, kur mums ir Dievs devis šeit, dzīvot uz zemes, lai godinātu to vārdu, kur Dievs mums devis, kur mēs esam kā viņa bērni. Un ko es ar to gribu teikt? Vai Latvija un latviešu mūsu mēlē, ar mūsu mutēm, mūsu sirdīs izskan ar tādu mīlestību, ka Dievs ir to mums devis šeit, kā viņa bērnam kopt, aprūpēt, sagatavot, atstāt nākamajiem? Vai Latvija mūsu mēlēs ir vairāk apvainojums, kā zūdīšanās, kā norādīšana uz citiem, kas slikti dara, uz visiem tiem grēciniekiem, uz visiem tiem pagāniem, uz visiem tiem, kas bojā Latviju, un reku redzat, tāpēc jau visi aizbrauc? Jo kādā mērā es gribētu teikt, ka tas, kā mēs turam šo vārdu godā, īstenībā parāda, cik mēs godā turam Dievu vārdu, kurš mums ir devis šo vietu. Dievs vienā vietā, caur Jēzu Kristu, viņš saka,
Tu nevari teikt, ka tu mīli Dievu un ienīci savu brāli. Mīli Dievu un ienīci savu brāli, kur tu esi redzējis, bet es mīlu Dievu, kur es neesmu redzējis. Tu nevari tā teikt, jo tas neiet kopā. Un es gribētu teikt, kā tu vari teikt, ka tu tiešām mīli to debesu valstību, ka tu domā par to debesu valstību, ka tā debesu valstība tev ir tik svarīga, ka reizē tu nespēji mīlēt un rūpēties par to, ko tev Dievs ir iedevis šeit pat uz vietas. Man rūpēties par to, ko Dievs man šeit ir iedevis. Es saku, man tik ļoti rūp tā realitāte, kas būs tur, tā vietā tā realitāte, kas šeit, tā jau iznīks, par to nav vērts uztraukties. Es nezinu jūs personīgi, un tāpēc es nerunāju uz jums, ka es teiktu, kāds no jums kaut kādā veidā kaut ko konkrēti dara. Bet tas, ko es redzu, vienkārši notiek mūsu Latvijas sabiedrībā. Un man kā kristietim sāp par to sirds. Kā kristiešu mutēs un kristiešu vārdos un kristiešu teiktajā, kas sevi sauc Dievu mīlam, izskan nonicinājums pret to, ko Dievs mums šeit ir iedevis. Un izskan tādi vārdi, ka labāk šo visu pamest un doties kaut kur citur, tāpēc, ka šeit tāpatās par mums neviens nerūpējās. Šeit tāpatās ir slikti. Šeit tāpatās mēs nevarēsim neko dabūt gatavu. Man tiešām liekas, ka mēs kaut kur pazaudējam to, ka Dievs ir tas, kurš mūs nolika šajā vietā. Ka viņa vārds, kas atklājies mums, arī izpaužās šādā veidā, ka mēs esam šeit kā Latvijas piederīgie. Un ja mēs sakam, ka mēs gribam turēt Dieva vārdu kā autoritāti, tad vai mēs domājam par to, ka Dieva vārds izskan arī šajā vietā? Vai Dieva vārds, Kristus vārds, vai Dieva autoritāte, Kristus autoritāte, Dieva mācība, Kristus mācība, vai viņa izskan šajā vidē? Mums šī vide, jūs šajā draudzē būtu Priekule, tuvāk apkārtne, Kurzeme, bet visā Latvijas kontekstā. Jaunā paudze, kas mēs dzīvojam Facebookos un visās pārējās vietās, Xos un Twitteros un TikTokos. Vai mums rūpēties to, ko Dievs mums nolika Ēdenes dārza sākumā, kā Ādamam un Ieva teica, kopiet, rūpējieties par šo vietu, augļojieties un vairojieties. Un mēs sakam, tāpēc, ka grēks ir samētājs, tāpēc pilnīgi mums šitais viss tikai domāsim par to, un lai šeit lūst vai plīst. Citā vietā mēs Bībelē varam lasīt par to, ka tiek pārmests cilvēkiem, kas saka, es lūgšu par tevi, es iestāšos par tevi. Bet viņi nav gatavi pasniegt roku savam tuvākajam un palīdzēt. Viņi nav gatavi praktiski iet un dot un rūpēties par tiem, kuriem visvairāk vajag. Bet lūgt, jā, mēs lūgsim, mēs pieminēsim. Un tas nav vienkārši. Es negribu jums uzlikt šobrīd nastu tādu, ko jūs nevarat panest. Bet tas jautājums paliek. Kādu vērtību es turu tam vārdam, kuru Dievs man ir piešķīris šeit, ka es sevi varu saukt par latvieti. Un lai arī debesu valstībā mēs būsim visi viens Kristū, es neesmu drošs, vai tiešām mēs zaudēsim to, kad mēs varēsim runāt arī latviskajā mēlē. Bībele nesaka, ka mēs to tā būsim. Bībele saka, no visām nācijām, no visām tautām tiks savilkt kopā. Arī no Latvijas, arī no šīs vietas. Un ja es saku, es mīlu Dievu, kur es neredzu, un man rūp viņa valstība, kurai es kalpoju, neredzot, kā tas izskatās vēl, vai man tik daudz rūp šī vieta, kur es gribu kalpot šeit, tam, ko es redzu. Otrā lieta, ko Jēzus, kad viņš saka, lai notiek tavs prāts. Lai notiek tavs prāts. Un ziniet, ar prātu mēs šodien viņu esam nodalījuši no sajūtām. Mēs šodien esam nodalījuši prātu, tā būtu tāda loģiskā mašīna. Es ar savu prātu varu izdomāt. Es ar savu prātu varu izdomāt kā pareizāk, es varu izdomāt kā gudrāk,
kā tagad atnākt, nolasīt jums sprediķi un teikt, redziet, tā jādzīvo, tā Dievs grib, āmen, uz redzēšanos, kā tā prieklis draudz dzīvos, nav manā būtībā. Tas, lai mācītais rūpējas. Bet Bībelē Dieva prāts un prāts kā tāds ir savienots kopā ar to, kā Dievs izjūt mūsu. Tas nav gluži, mēs teiktu, kā emocijas, bet kaut kas no tā. Bībelē Dieva prāts ir runāt, kad Dieva prāts tiek pateikts, tajās bieži vien var nolasīt Dieva jūtas pār cilvēkiem. Kad Dievs saka, man ir labs prāts. Kāpēc, lai būtu labs prāts? Jo Dievam tātad viņš priecājās, viņam kaut kādā ziņā viņam rūp. Vai Dievam nav labs prāts? Piemēram, 5. Mūzes grāmatā ir rakstīts, vienīgi pret taviem tēviem tam kungam ir bijis labs prāts. Viņš tos iemīlēja, un viņš izredzēja viņu pēcnācējus, tos, kas nāktu pēc viņiem. Tas ir jūs pašus starp visām tautām, kā tas šodien ir skaidri redzams. 2. Samuela grāmatā, 22. nodaļā ir, viņš mani izveda klajumā, izrāva no briesmām, jo viņam bija labs prāts pret mani. Ījaba grāmatā, 23. nodaļā. Taču viņš paliek ar vienu tas pats, kas var viņam pretoties. Un kad viņš uz ko pastāv, kas var atbildēt nē. Ko viņa prāts vēlas, to viņš arī piepilda. Tādēļ viņš arī īstenos, ko viņš par mani nolēms, un daudz tādu lietu viņam ar vienu ir prātā. Kad mēs šodien domājam par to, kāds ir Dieva prāts, kāds ir Dieva prāts par mani? Kāds ir Dieva prāts par Latviju? Kāds ir Dieva prāts par tām patiesības lietām, ko mēs iestājamies? Vai viņa prāts nevarētu būt savienots kopā arī ar kaut kādām viņa vēlmēm un jūtām par mūsu tautu, par mums šeit, kas mēs esam? Un tajā pašā laikā, vai viņa prāts nav savienots ar tām skumjām, kurās viņš redz, kurā viņa cilvēki, kurus viņš šeit nolicis, iet pret viņu un iet prom no viņa. Iestājoties, piemēram, par patiesības vērtībām, ko mēs šodien redzam sabiedrībā. Atkal tik bieži jāredz cilvēki, kas grib teikt Dieva vārdu patiesību. Grib teikt Dieva vārdu patiesību. Bet vai tā mīlestība pret to otru tuvāko, vai tā nav kaut kur pazudusi? Vai nav tā, ka dažkārt ar to Bībeli tiek iets tik ļoti spēcīgi, ka tas tuvākais, kurš nesaprot neko no tā Dieva vārda, kurš ir tikai dzirdējis kaut ko, ka tur ir baznīca, ka tur ir tādi kristieši, ka tur ir tādi un šitādi. Vai Dieva prāts pie viņa būtu? Zini, tu dari nepareizi, tu grēcinieks, tu sadegs ēlas ugunīs un vispār tā un šitā, un to cilvēku nospies zemē, un tu teikt, zini, starp citu, Dievs tev mīl. Un starp citu, Dievam tu rūpi. Bet pamēģini tikai tu tā un šitā nedarīt. No vienas puses es diezgan skaidri redzu, un mēs varam lasīt Bībelē, ka Dievs iestājas, kad Jēzus nāk, viņš iestājas pret netaisnību, viņš iestājas pret nepatiesām lietām, viņš tās adresē, viņš nebaidās tās adresēt tieši un skarbi nereti. Un tajā pašā laikā pret grēciniekiem, pret muitniekiem, pret tiem, kurus tās garīgās autoritātes ir atstūmušas, pateikuši jūs tādu un šitādu. Pret tiem Jēzum ir tik mīlestības liels sirds, ka viņš gatavs pie viņiem iet un laust jebkādus standartus, ko cilvēks ir uzlicis, lai tie cilvēki ieraudzītu, ka Dieva mīlestība ir nākusi pie viņiem. Tas nenozīmē, ka Jēzus kompromizē kaut ko no tās patiesības. Tas nenozīmē, ka Jēzus pēkšņi saka, nu labi, es tāpēc darīšu tāpat kā tu. Vai mūsu iestāšanās par to, ko mēs saprotam par pareizi esam, neatkarīgi, kas tas būtu? Vai tas nāk caur to mīlestību un caur to vēlmu parādīt Dieva labo prātu tam otram? Vai tas nereti nāk caur mums, tādēļ, ka mums gribas nodalīt viņus un pateikt, ar tiem mums nav pa vienam ceļam, un tāpēc nav svarīgi īsti, kā mēs ar to tiekam. Galvenais ir pateikt viņiem, ka viņi ir nepareizi. Ja Dievs
tevi mīlēja tad, kad tu biji grēcinieks. Un tu nāc pie viņa, un tu saņēmi viņa mīlestību tā, ka tu šodien saproti, kāpēc Dievs vispār mani pieņēma. Ja es saprotu, ka īstenībā tad es biju tāds cilvēks kaut kur. Un tomēr šodien es saprotu, ka Dievs mani meklē, viņš mani atrada, viņš mani atveda. Es nebiju mazvērtīgs viņam. Es piedzīvoju to, ka viņš man mīl, es piedzīvoju to, ka es viņam rūpu, es piedzīvoju to, ka viņš gādā par mani. Tad cik vēl vairāk viņš šodien par mani rūpējās un dod man, lai es tāpat varētu darīt savam nākamajam brālim. Un jā, māsai, un vest viņu ārā, iespējams no tām aplamībām, kurās viņš dzīvo, un tomēr tā, lai nākot pie Dieva, tas nav tikai pareizais, taisnais vārds, kurā jebkāda emocija, ko Dievs vēlas mums parādīt, viņas sajūtas tiek pilnīgi nošķirtas no tās loģikas, no tā prāta. Un šeit es teiktu, ka es kā vīrietis bieži vien man šeit grēkoju ar to vairāk nekā mana sieva, kura dabiski ir emocionālāka, un viņa dabiski grib. Pret manu dēlu, piemēram, kad es redzu, kā vajadzētu darīt, man kā tēvam ir tā un šitā un viss un pareizi. Un šad man sev jāapstādina un jāatkāpjas, pagaid. Kaut kur ir pareizi un kaut kur arī es daru aplami. Un tad man sieva ir tā, kas paņem un samīļo viņu, un es redzu, ka manam dēlam, kad viņam vajag to tuvību, viņš pie viņas ierāps klēpī, lai sajustu to mammas mīlestību. Un nākamajā rītā tas dēls arī pie manis skrien, un viņš grib ar mani draudzēties, un viņš grib sajust to tuvību no manis. Un es tev viņam teikšu, zini, dēls, tu darīji nepareizi, tāpēc tagad tā, izmainies, un tad es tev mīlēšu. Nu, protams, ka nē. Protams, ka nē. Es atkal nāku pie viņa ar mīlestību. Es atkal par viņu rūpējos. Es atkal mēģinu atrast, kā es varu viņu mācīt, lai viņš ietu pareizu ceļu, bet to darīt tā, ka viņš zina, ka viņa tēvs viņu vienmēr mīl. Jēzus saka šajā lūkšanā, ko viņš saka, lai tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Dieva prāts pie mums ir mīlestības prāts un taisnības prāts. Tas ir žēlastības prāts, tas ir miera prāts. Tas ir labs prāts visiem mums, pilnīgi visiem mums. Un mūsu izvēle ir, vai mēs tam uzticamies vai nē, un tāpat tās izvēle jebkuram, kurš ir ārā. Bet šeit dzīvojot, šeit Latvijas vidē, tīpaši šajā nokaitētajā laikmetā, un es negribu šeit pieminēt nevienu konkrētu tēmu, jo es neesmu šeit, lai tu kaut ko tagad tirzātu. Bet mēs katrs zinām to mirkli, kad mums tā varētu pateikt tam tur, kurš tagad iet pilnīgi garām tām vērtībām, kuras mēs baznīcā esam mācījušies, kuras mēs esam pārunājuši. Un tomēr vai tas atklāja Dievu prātu pie šī cilvēka? Un trešā lieta ir Dieva valstība. Lai nāk tava valstība. Un valstība tas Bībelē, tas vārds, kas tiek izmantots, viņam ir divas nozīmes. Valstība no vienas puses tā ir tāda realitāte, tā kā būtu ēka, kaut kas tāds, kas eksistē, un tajā pašā laikā valstība Bībeles valodā ir tas valdīšanas process, kad valdnieks valda. Un šeit sanāk kopā šīs divas lietas. Šeit sanāk kopā gan Dieva vārds, gan tas tavs vārds, gan arī tas Dieva prāts tajā viņa valstības realitātē. Jo īstenībā, ja mēs tā padomājam, mēs negluži varam Dievu vārdu noturēt taisni, mēs esam grēcīgi, mēs viņā klūpam, mums pašiem vajag žēlastību nemitīgi, lai varētu viņā nākt, atgriezties un paši staigāt. Ne, mēs varam Dievu prātu noturēt, jo mēs uzvelkamies, mēs kļūstam emocionāli cilvēki, mēs ieraugam lietas, kuras mums šķiet, mums jāiestājas, un mēs iekarstam. Un tad mēs ieraugam lietas, kur mums būtu jāiekarst, un mēs atkāpjamies. Un mēs nevienā, ne otrā mirklī līdz galam Dievu prātu neparādam. Un tāpēc, ja es saku, lai mēs lūdzam, ka nāk Dieva valstība, kurā Dievs valdītu, un kurā viņš valdītu tā, lai viņa vārds tiktu turēts patiesībā, un viņa vārds būtu autoritāte, un lai viņa prāts būtu pilnīgi atspoguļots. Un šodien, ja mums ir jautājums par to, kā tad ir ar to, mēs esam latvieši vai mēs esam Dieva bērni, es teiktu, jā. Bet pāri visam mēs lūdzam pēc Dieva valdīšanas
pār visu viņa radīto. Jo reizē tā ir vieta, kurā mēs varam justies droši. Tā ir realitāte, kurā mēs varam dzīvot un zināt, ja šī ir vieta, kurā Dievs valda, es varu paļauties, ka Viņš darīs lietas, un pat ja man būs šobrīd grūti kā kam iet cauri, es varu paļauties uz Viņu kā valdītāju, kurš šeit sakārtos. Gan arī es varu zināt, ka Viņš man dos to, kas man ir vajadzīgs, lai es šodien, nesot Kristus autoritāti, lai es varu pasludināt Dievu vārdu un runāt un būt par to gaismu, būt par to sāli, tādā veidā, kā Dievs vēlētos, lai mēs, kā Viņa bērni, varam teikt, esam Viņa valstības nesēji. Tas nav viegls ceļš. Un Jēzus tāpēc saka, meklējiet to šauro ceļu, meklējiet tos šauros vārdus, meklējiet, kā tas ir nest to savu krustu, kā būt par Dieva valstības pilsoņiem un reizē neatmest to, ko Dievs jums ir devis šeit, kur jūs dzīvojat. Neatmest to pagātni, kurā Dievs ir mūsu tēviem atklājies, kuri bija tādi paši grēcinieki, un tomēr Dievs viņus tikpat mīlēja. Un neaizmirst, ka šeit dzīvos reiz mūsu bērni, kuriem arī būs vajadzīga tā pati glābšana, kuriem arī būs vajadzīga tā pati patiesība. Un ja mēs dzīvojam, apzinoties, ka mēs dzīvojam Dieva valstības klātbūtnē, šeit draudzē, un mēs meklējam, kā Dieva valstībai atklāties uz zemes, tad neatkarīgi, kas būs ar to latvietību, neatkarīgi, kur tie latvieši nāks un ies, mēs zinām, ka tā autoritāte nebeigsies nekad. Tā Dieva valstība pastāvēs mūžīgi. Un varbūt, ja pēc kādiem 5, 10 gadsimtiem vai cik gadsimtiem Latvija izbeigsies, vai pat, ja izbeigsies pasaule un būs Kristus otrā atnākšana, Dieva valstība neizbeigsies. Tāpēc šodien to kopsavilkoto domu Jēzus mums saka, lūdziet pēc Dieva prāta, lūdziet, lai Dieva vārds tiek pagodināts, lūdziet, lai Viņa valstība nāk. Lūdziet, lai Kristus vārds ir taisns šajā vietā, kur jūs esat, un lai tajā vietā, kur esat nolikt, lai tajā vietā Kristus vārds izplatās. Lūdziet, lai Dieva prāts šajā vietā izpaužās, un ka jūs neaizliekat sevi Dieva prāta priekšā, nošķirot, sakot, šāds ir Dieva prāts, šāds nav. Mēs nezinām līdz galam nekad pilnīgi, un tāpēc Dieva vārds ir tas, kas mums palīdz to atklāt. Kristus ir tā autoritāte, kas palīdz atklāt. Un tad mēs tiek aicināts, lai mēs lūdzam pēc Viņa valstības. Pēc Viņa valstības, kas jau debesīs valda, bet lai arī šeit, šajā vietā, mums palīdz atklāt, kā to visu izdzīvot realitātē. Romiešu vēstulē ir teikts, Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Taisnība, miers un prieks svētajā garā. Jāņa evaņģēlija 3. nodaļā Jēzus sacīja, patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzētam Dieva valstības. Un tad Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams. Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dieva valstībā. Tā ir tā realitāte, kurā mēs šobrīd esam aicināti dzīvot un par ko runāt. Tā ir tā realitāte, kas mums ir aicināta pasludināt cits citam. Laiks, kas mums ir šeit dots, ir dots uz īsu laiku. Tas mūžības laiks būs uz mūžību. Bet arī šeit mums ir vieta, kur mēs varam pasludināt Dievu vārdu, izpildīt Dievu prātu pie cilvēkiem un aicināt viņus nākt un būt Dieva valstības daļai. Pieņemt šo, ja var teikt, to dubultu pilsonību. Un reiz tā būs valstība, kas valdīs. Atklāsmes grāmatā ir rakstīts, lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, taps gāsts. Viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam. Tagad ir atnākusi pestīšana, un mūsu Dieva spēks un valstība
un viņa Kristus vara. Jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Es no sirds ticu, ka Dievs mums ir nolicis šeit ne vienkārši tā, kā gadījās, bet tāpēc, ka viņš grib, lai arī šī vieta, šī pilsēta, šī valsts būtu vieta, kur viņa taisnība parādās viņa valstī pie cilvēkiem. Kur mēs piepildam viņa prātu jau tagad, šodien, un kur mēs pasludinam viņa vārdu kā Kristus personu, arī viņa vārdu kā mācību cits citam, un tajā stiprinamies. Tāpēc, ka reiz, kad viss šis tiks gāsts, es gribu ticēt, ka šī būs viena no tām nācijām, un es redzu Bībelē, kur Dievs runā, un vismaz kā es to saprotu, un ja mani maldi tie, tad es atvainojos, ka šajā brīdī to saku, un lai Dievs man ir žēlīgs. Bet es ticu, ka arī tā viena no nācijām, kas nāks Dievu priekšā, būs tie latvieši, kas šeit ir. Un mēs savā mēlē pagodināsim Dievu, kas esam viņam ticējuši. Un es ticu, ka mums katram savā vietā un savā laikā ir uzdevums, kā to darīt. Un Dievs dos visu, kas ir vajadzīgs, lai mēs varētu nostaigāt to ceļu, lai mēs varētu nest to krustu, lai mēs varētu pasludināt to patiesību un palikt cits ar citu mīlestībā un nest to arī cilvēkiem. Es no sirds tam ticu. Es aicinu, ka mēs varam kopīgi lūgt. Kungs, tu esi taisnais. Tu esi tas, kas ir devis vārdu. Un ja kaut kas no tā, ko esmu šajā brīdī teicis, ja kas ir tāds, kas nav tavs vārds, tad, Kungs, lūdzu, dzēs to ārā no mūsu sirdīm, no mūsu atmiņas un piedod man grēciniekam, ja es tavas autoritātes vārdā esmu sludinājis ko tādu, kas nav tavs vārds. Bet, ja, Kungs, tu esi licis man sirdī sludināt šajā vakarā, un tu esi aicinājis, un tu esi man devis stāvēt un pasludināt to, kam es ticu, Kungs, tad es lūdzu arī pagodinies pie tā vārda, lai tā sēkla, kas ir sēta, lai tā atrod auglīgu augstu, un lai mēs ieraugam katrs, ko tu esi vēlies mums šajā vakarā pateikt. Kungs, lai tā patiesība, tas vārds, lai tavs prāts un lai tava valstība, kas ir aicināta, ko mēs lūdzam, lai nāk uz šīs zemes, lai mēs šeit varam jau tajā dzīvot, zinot, ka tas pilnīgums nāks tavā priekšā reiz, kad būs jaunas debesis un jauna zeme. Ka mēs, Kungs, mākam dzīvot gudri šajā laikā. Ka mēs mākam dzīvot mīlestībā šajā laikā. Ka mēs mākam dzīvot patiesībā, ka mēs meklējam šo šauro ceļu, ka mēs meklējam šo patiesību, mēs turamies pie tās. Un ka caur to mēs varam būt par svētību saviem tuvākajiem brāļiem un māsām. Ka caur to mēs varam kalpot šajā pilsētā, šajā novadā, šajā valstī un būt par to gaismu un sāli. Ka mums rūp tie cilvēki, kas mums apkārt. Ka mums rūp, ka viņi iet pazušanā. Ka mums rūp, ka viņi nepazīst dzīvo Dievu, kas reiz visas lietas noliks taisnas. Un, Kungs, palīdz mums ieraudzīt, ka tas nav kas tāds, kas mums jādara tikai savā spēkā, bet ka tu esi tas, kas jau valda. Ka tava valstība jau ir tā, kas atklājās draudzē, kas atklājās ģimenē, kur mēs tev esam aicinājuši, kas atklājās brāļu un māsu sadraudzībā. Un ka mēs jau šodien varam būt droši, ka tava valdīšana ir tā, kas dod mums spēku, gudrību, izdošanos, ka tā pakārto visas lietas un ka tā aizdzen bailes, jo tā ir daudz augstāka un daudz lielāka par to, ko mēs varam izdarīt. Un tomēr tajā pašā laikā, kad tu vēlies, lai mēs ņemam daļu pie šī darba, lai mēs ņemam to ārklu, lai mēs ejam un skatoties uz tevi, strādājam katrs savā laukā, katrs savā vietā, katrs savā ģimenē.
Kungs, mēs esam svinējuši mūsu valsts dzimšanas dienu, kura ir tava dāvana mums, jo šodien joprojām ir valstis, kuras nevar svinēt to tā kā mēs, un valstis, kurās notiek uzbrukumi un iekarojumi, kuras mēģina tikt atņemtas un sadalītas, un mums šeit mēs varam būt pateicībā par to mieru, kas mums ir, Kungs. Palīdz mums ieraudzīt, kā mēs varam kalpot cilvēkiem, kas ir nolikti šeit. Kā mēs varam pasludināt mīlestībā, pazemībā, bet arī spēkā un patiesībā tavu prātu, tavu vārdu un tavas valstības valdīšanu. Un tajā brīdī, kad mums pašiem paliek grūti un kad mēs paši klūpam, Kungs, esi mums grēciniekiem žēlīgs. Cel mūs, stiprini mūs un ved mūs atkal taisnībā tālāk. Atgādina to tam, kam mēs reiz noticējām, kad mēs tev pirmo reizi izvēlējāmies sakot. Atgādina to un stiprini to, lai mēs zinātu, ka mēs esam tavi bērni un mūsu valsts pilsonība, lai arī ir šeit uz zemes kā latviešiem, tā jau vēl vairāk ir tev tuvībā, būt taviem bērniem. Un mēs esam pateicīgi par to. Āmen.